Sirds danco vienā grūvā kopā ar citām sirdīm šajā rītā. 5 minūtes pār 10:00 Delight un Groove is in the Heart. Un ko, jā, pa ilgiem laikiem laiks vienam rīta koncertam 10:05 ceturtdienā, 4. aprīlī Radio 101 studijā ciemos ir atnākuši nepilnā sastāvā, bet ļoti akustiskā sastāvā Galaxy Bossons. Un šodien viņi mums uzspēlēs 2 gabalus, un pirmais no tiem gabaliem skan apmēram šādi. Jā. Someone's praying, starting to believe in different faith. Any day you may say everything you knew was just a fake. Inside of you, things do feel like you have fallen from them twice. At the gate, the moment that was stolen, you decayed. Be free to start. Just be free to start. Limits freeze, life become like living in dreams. Even if life is gift, feeling joy and joy till moment leaves. Tale to tale, one on one, all about the life under the sun. Living free like stars and sea, trying not to get emotion speed. Kaka jumbo, Brīnišķīgi. Paldies. Jūs nebijāt, Pēters, sarunājuši, kā jūs beigsiet dziesmu? Bija kaut kā, mēs sazvanījāmies un sarunājām, kā mēs tās dziesmas spēlēsim. Ļoti labi. Galā tas, kā jūs nu pat izklausījāties, ir stipri savādāk no tā, kā mēs viņu saucam no rītiem no galerta gabalu, kā tur viss funkā raustās un smuki kratās studijas ierakstā. Dāmas un kungi, Galaxy Bossons ir ciemos Radio 101 studijā, gan Pēters, gan Aleksandrs. Pirmkārt, labrīt, un piedodiet, ka tik agri ir, piedod, Aleksandr, ka tik agri jādzied. Bet tā tas ir. Vēlāk nebija iespējams. Kā ir tā jāņem pa labu. Es atceros, kad mēs tikāmies iepriekšējo reizi ar jums abiem diviem. Tas bija vienā citā radio studijā, un tas bija 100 gadus atpakaļ. Un es atceros, ka Aleksandrs tajā laikā bija atbildīgs par tās grupas, kur nesauksim vārdā, skanējumu. Un es Aleksandru, atceros pirmo tikšanos ar tevi, tu ņēmies ārprātīgi. Tu biji atstieps pats savu pulti diezgan lielu, un tad tu saspraudi visus mikrofonus, kas mums bija tajā studijā. Un man likās, ka beidzot mums ir viens patiešām traks skaņu inženieris un liels prieks, ka viņš pieiet tai lietai tik nopietni. Bet kāpēc mums bija jāgaida līdz mirklim, ka tu pats sāksi dziedāt daudz gadu? Vai vismaz, kad mēs pirmo reizi to izdzirdēsim, jo pats pirmais tavs dziedājums, kur mēs izdzirdējām, bija kopā ar Gustavo gabalā Everests. Pēc kā? Ko? Ты не все понял, ja? Ну Чуть-чуть. Помēģini viņam paprasīt. Help me. Почему так долго надо было ждать, когда ты сам начнешь петь?
Не надо было долго ждать, просто прошло какое-то время с того момента, как я начал петь, и как люди услышали, что я пою. Jā, bet kā tev ar Gustavo izveidojās sadarbība Everestā? Как это произошло? Мы работали с Густаво просто на студии, как раз на той студии, в которой я работаю. Мы работали над заканчиванием очередного альбома, и у него была песня, в которой надо было дополнить ее в каких-то частях. И вот я предложил вариант, и ему очень понравилось, и как-то, так коллаборейшн, в принципе, вышел, что я попробовал запеть, попробовал запеть. Es tagad atceros īstenībā, tā sākuma doma Gustavo bija tas, kad viņš gribēja piedziedājumu, kurā, kāds dzied. Bet viņš nezināja, kurš dziedās. Tas nebija zināms, tas nebija zināms. Bija dažādas versijas, bet tās versijas pat neizgāja ārā no telpām īstenībā. Kā tā turpat bija. Savukārt par Galaxy Bossons es pirmo reizi dzirdēju pilnīgi neticamā kārtā no Tomeka, no cilvēka, kurš ir atbildīgs Rietumē Eiropā tas ir Austrumē Eiropā par visām Red Bull aktivitātēm. Viņš man zvana, viņš saka, to mums vinēja tāda grupa, kur sauc Galaxy Bossons mūsu turbos padarīšanu. Es prasīju, kas vinēja? Viņš saka, Galaxy Bossons. Es saku, kas tas tāds ir? Labi, vārds pa vārdam, Tomeks man parāda bildes, un es loģiski uzreiz atpazinu dažas pazīstamas sejas. Es domāju, wow! Un pagāja zināms laiks, līdz Get Free nonāca manā kompaktdisku atskaņotāja. Kā vispār jums sākās tā ideja, ka vajag taisīt kaut kādu muziku kopā, un vai sākumā jūs domājat par studijas ierakstu, vai sākumā jūs domājat jau par uzstāšanos dzīvē? Jo galā pieteicāt sevi, jūs pirmo reizi tomēr, tā tagad sanāk, vēsturē ir ierakstīts ar dzīvo uzstāšanos. Jā, ideja bija Aleksandram, un tā galvenā doma bija vienkārši tas, ka, kā Aleksandrs strādā studijā, satiekās ar dažādiem entajiem muzikantiem, un tad vēsturiski ir bijis tā, ka gan es, gan Aleksandrs vēl joprojām, gan mūsu bundzinieks Taras esam spēlējuši arī dažādos laikos, bet vienā un tajā pašā grupā, kur neminēsim vārdā. un tā mēs esam pazīstami nenormāli jau sen, ļoti, ļoti sen. Bet jā, galvenais jau tas, kad skaidrs, kad es māku spēlēt ģitāru, es tā vismaz visiem saku, ka labi. Aleksandrs, es vismaz noteikti uzskatu, ka labi dzied. Taras ir, es uzskatu, ļoti krūts bundzinieks. Un to visu saliekot kopā, tur vajag kaut kam labam tā kā sanākt. Nav pat īsti tur mērķis kaut kādā tur trāpīt nišā vai vēl kaut kā tam līdzīgi. Vienkārši tas, ka skaidrs, ka būs labi, būs kvalitatīvi. Tā. Skaidrs, koncerta darbība nav pārāk izplatīta, ņemot vērā, ka esat diezgan noslogoti, bet tomēr šo sestdienu jūs uzstāsieties. Vai ir arī plāns būt šādos tādos festivālos šovasar? Es jau esmu plakātos jūs kaut kur redzējis. Bet es tā formalitātes pēc pajautāšu. Vai tad uzspēlēsiet šovasar arī kaut kur? Jā, šovasar spēlēsim festivālā Festivāls. Kurš gan ir bez garumzīmes? Festivāls. Jā, tā man vienreiz aizrādīja. Lūk, jā, tur mēs būsim uz roka skatuves. Tur, ja tas pasākums šogad ir 2 dienas, un tur ir piekdiena un sestdiena, es neatceros, kur ir datumi, bet mēs esam piekdienā. Tajā pirmajā dienā. Varbūt sestdienā jūs būsiet tajā otrajā festivālā, kas ar tajā pašā nedēļas nogalē notiek. Tur notiek cīņa, jā. Bet es zinu, ka mēs būsim uzreiz pēc MC Hammera. MC Hammers uz lielās skatuves, tad lūdzu visus pārbīdīties, jā, tad uz roka skatuves, un tur būsim mēs. Labāk vispirms aizējam paklausīties uz Omas briljantiem šajā sestdienā. Ir dikti forši tas, ko jūs darat. Es ļoti ceru, ka jums neapniks to darīt un ka jums būs daudz brīva laika, lai pa vidu starp darbiem studijā ik pa laikam atkal kādu dziesmu uztaisīt. Nevajag jau daudz, man vajag 1, 4 vai 5 mēnešos. Ar to varētu būt pilnīgi gan. Aptuveni tā arī nokalibrējāmies tagad, kad tā kaut kā vajadzētu. Jā, un tad padomā, paies gadi 5 un albums būs jau savākts. Un tad
Varēs to visu salikt kopā. 14 minūtes pār 10. Galaxy Bosons pirmā radiosesija, vai ne? Jūs pirms tam nekad nesat akustiski radio spēlējuši, vai esat? Vispār akustiski nesam Galaxy Bosons spēlējuši. Galaxy Bosons akustiskā debija Tom Grēviņa brokastu šovā 4. aprīlī. Nu tad to jauno hitu uzraujam, ja? Labi. Nu, labi. Jaunais hits, kā Grēviņš viņu jau nosauc, saucās Join Up. You never know how far you will go. You let foam look at skies, reveal the brightest light. Be now, listen close, for your heart will never lose. Speak to the mind, like my hope, more feel the vibe. Never you should feel alone. Together we will save the world. Stay always open mind. Join up in conscious vibes. Never you should feel alone. Together we will save the world. Stay always open mind. Join up in conscious vibes. I can feel it now. We finally made it. I can see it now. We finally make it. I can feel it now. We finally made it. I can see it now. We finally make it. My heart feel like home, and I know I'm not alone. There is hope if change my way. Everyone was born the same. Carry on, spread the word. One love is freedom for us all. Pure joy, be the light. You will fly through space and time. Ooh. And I love you. Man patīk akustiski, jūs dziesmas viss beidzās vienā. Galaxy Bosons šajā rītā dzīvojā Radio 101 studijā aiziet sestdien paklausīties, kā viņi izklausās, nevis akustiski, bet normāli ar basu, ar basu kopā. Oms briljanti istabā 10:00 vakarā. Pēter, Aleksandr Mīņš, paldies, ka atnācāt šorīt uz radio un tiekamies pēc 4-5 mēnešiem, jā, nākamo.